Ei, dārgie draugi! Jūs vispār zinājāt, ka Jūrmalā ir savs muzejs, Brīvdabas muzejs. Jau 55 gadus. Nu, brauciet ievērtējiet, ja neesat to bijuši. Ies maksa. Bez maksas. Pa brīvu. Brauc un skaties. Nu, protams, ja audio gidu vēlties paņemt, tad tur varbūt kaut kāda nauda ir jāmaksā. Bet tā, atbraukt paskatīties, kā tajā Jūrmalā tie zvejnieki te ir dzīvojuši. Motoriņš rekur ar dzenskrūvi. Visādas laiviņas, airu laiviņas. Un tur ir arī, protams, arī mājiņas, zvejnieku sēta. Nu tā, pa smuko šeit ir. Braucat, skatieties. Kā jau Jūrmalas Brīvdabas muzejam pienākās, ir arī laivas. Vai kas tas mini kuģītis vai laiva? Nu, ir drīzāk kā laiva. Kuģīti Undīni var rekur izpētīt no iekšas un no āras. Visādi tīkli. Tā, interesanti papētīt tūmā, kā te viss te izskatījās. Senajos laikos jau jāsaka. Tāds lūkas. Koku grīda. Interesanti, kādā ziņā. Es jums parādīšu tipisku Jūrmalas zvejnieka māju, kas celta 1880. gados. Kas ir interesanti, ka, lai gūtu papildus peļņu uz turistiem un viesiem, kas apmeklēja tur buldurus, jo šajā gadījumā šī jēka ir bulduros, piebūvēja tur tādu piebūvīti. Istabiņu, ko izīrēt viesiem. Nu tā, lai nopelnītu ekstra naudiņu. Es kā tajā laikā pat jau bija uz naski uz piepelnīšanos. Nu, eksperti, našļi doņi, kas tas ir? Redz, kāda peldu būda. Šādā būdā zvejnieks, kurš vēlējās saimniekojot kļūt turīgs, papildienākums varēja gūt no vasarnieku vannu peldēm. Sievas ar nēšiem sanesa rekur tur ūdeni. Tajā vannītē piejauca tur sāli vai kādu medikamentu un lēja vannā iekšā. Un tur kāds rēģinieties, kāds bagāts rīdzinieks sēdēja, mērcējās un kaifoja. Un vietējie zemnieki nopelnīja ekstra naudiņu. Kāpēc ne?